Marijas Magdalēnas draudzes namā, Svētās ģimenes mājā. Noslēdzās pirmslaulības sagatavošanās kurs, kur tika aicināti pāri, kas gatavojas laulībām, drusciņi iepazīt, ieskatīties laulāto dzīvē. Šis jau ir pēdējais noslēdzošā 7. nodarbība, un katru reizi šos pārus, uzrunāja, liecināja par savu dzīvi kāds pāris no draudzes, kurus mēs aicinājām klāt, viņi par noteikti tēmu arī stāstīja, kā labāk komunicēt, neskaidrs jautājumus dzīvi atrisināt, kā tika pāri kādai krīzei un arī kas vieno ģimenes dzīvi. Par tādām, arī taiskaitā par intīmām lietām, arī par ģimenes plānošanas jautājumiem. Galu galā laulības tās nav tāds, vismaz baznīca tā neuzskata, ka tas ir ļoti privāts pasākums, bet ka tas ir ticības solis laulāties, un ka tas tad arī kaut kā pilnveidos arī viņu ticības dzīvi. Mēs noteikti vienmēr domājam par to, lai tas tiešām būtu kā randiņš. Un kāpēc? Tas atsaucoties uz to laika periodu, kur tātad divi iemīlējušies cilvēki pirms laulībām, protams, viņi viens otram izteikti prioritāri, un tad viņi iet uz randiņiem, iepazīst viens otru. Un caur šiem kursiem mēs tāpēc arī līdzīgi veidojam tādu kā randiņu, kur viņi satiekās no jauna, ēd un pie galda turpina sarunāties par tiem jautājumiem, kas ir svarīgi, un aicinām viņu šo ieradumu nepārtraukt arī pēc kursiem, vismaz reizi nedēļā tikties savā starpā, un to noteikti turpināt arī laulības laikā, jo tas ir ļoti svarīgi nepazaudēt. Un laulības pašas par sevi nav nešķiramības garantija. Šodien mūsu draudzē ir arī pateicības iemesls, un tie ir sadarinātie iemīlējušies, kas ir ceļā uz laulības sakramentu žēlastību kopā ar animatoriem, kas ir šeit mūsu vidū. Vēlamies pateikties par šo kursa noslēgumu. Šodien jūs saņemiet diplomus, atzinību, bet tas ir baznīcas dokuments, ka jūs esiet sagatavoti, esiet izsvērši, pārdomājuši, labāk iepazinuši baznīcas mācību, lai ietu savā aicinājuma ceļā.